Sveiciens visiem sporta galda skatītājiem šajā Ziemassvētku laikā, un par ko gan citu mēs varētu parunāt šajā brīnišķīgajā, prieka pilnajā laikā, ja ne par Nacionālo hokeja līgu. Ja jau mums visiem tik priecīgs prāts, es domāju, mēs varam sākt ar to otru galu, ar to, kas mūs galīgi neiepriecina. Jeb Buffalo Sabres, Nashville Predators un pārējās lejas gala komandas, kas šogad mūs galīgi nav iepriecinājušas. Jau pašā sākumā man šitā iesmērēt, ja? Tas ir vajadzīgs, jā. Mēs iepriekš neesam parunājuši par Nashville, un man liekas, ka vajadzētu nedaudz. Jo īpaši tavu ieskatu gūt šajā visā padarīšanā. Jā, davai sākam ar Nashville. Ko Ralfs saka par Nashville? Jālaiž radata tajā balonā. Tur izskatās, ka tiek maksāti ļoti liela nauda par ļoti neko. Tā tad jāatlaiž ģenerāla menedžers Berijs Trotss jau pirmajā gadā. Nē, es domāju, ka jāveic ir ar lieliem purtiem pārbūve. Tas izskatītos ļoti interesanti pārdot Maršuso, Stamkosu un visus pārējos tos jaunieguvumus jau pirmajā sezonā. Tas nekas, ka viņiem lieli ir līgumi, viņus tāpatās deadline'ā vienkārši pārdot un es nezinu, tankot par... Nav pat īsti par ko tankot šajā draftā. Noteikti ir, bet nav tā, ka būtu kaut kāds Celebrīnī vai Bedārds vai kaut kas tam līdzīgs, kas jau gaidītu pirmo komandu, kas šobrīd arī ir Nashville. Nashville šobrīd ir vislabākās izredzes uz pirmo draftu izvēli. Jā, acīm redzot, tie draudi par pārbūvu no Berija Trotsa nav nākuši pa labu, un komandai iet vēl sliktāk kopš tā brīža. Es domāju, mēs neviens negaidījām, ka gada beigās Nashville būs pēdējā vietā līgā, pat zem visām Čikāgām, San Jose un pārējām komandām, kuras it kā pārbūvējās. Šobrīd līdz playoffam Predatoriem ir 12 punkti, kas ir daudz. Tas ir daudz. Un es nezinu, kā ar šito visu tiks galā Nashville. Playoffā diez vai, es nezinu, vai tas sanāks Edmontonas stāsts no pagājušā gada. Ņemsim vērā, ka Edmontona jau bija sākusi savu rāpšanos ārā no bedres ap šo laiku, ja viņiem jau novembrī bija kāpums, ja pēc tā sezonas sākuma briesmīgā. Tad Nashvillei bija sūdīgs sezonas sākums, tad bija bišķiņ galva virs ūdens, un tad atkal vienkārši kritiens, un es nezinu, kā lai tagad no tā, kā lai tagad to atrisina vispār. Sezonu jānoraksta dabīgā nāvē, kā saka. Es domāju, ka nekāda lielā tirgošanās tur nesanāks ar tiem milzīgajiem līgumiem, bet ne. Es domāju, ka sezonu jānospēlē un tad jāsāk skatīties. Jā, bet tur jau tā lieta nākamgad jau būtu tikai sliktāk, jo Stamkos būtu vēl vecāks, Maršuso būs vēl vecāks, Forsbergs arī būs vēl vecāks, viņam tie labākie gadi ir vēl it kā, bet viņš arī nekļūst jaunāks, Ryans O'Reillys kļūst vecāks, Gustavs Nīkvists, par to vispār bail runāt, tā kā tur ir kapteinis Romans Josī galu galā arī nav vairs nekāds jaunieklītis, ja, nav vairs svaigākais spēlētājs visā līgā, tā kā grūti teikt, kas tur beigās būs. Šeit, man liekas, ka diezgan tāds interesants labs salīdzinājums ir Māram pirms 10 gadiem NBA basketbolā arī bija to, ka Brooklyns Nets izdomāja, ka viņi piesaistīs visus iespējamos veterānus par ļoti augstām summām. Viņi tad iemainīja Kevinu Garnetu, tur Paulu Piersonu, tur ļoti tādu vecu kodolu. Un it kā gāja pēc titula, bet tajā pašā laikā viņi nenormāli izgāzās un ar to veterānu kodolu viņi vienkārši tā komanda sabruka, un viņiem bija ļoti grūti veikt pārbūvi, jo viņi bija iztērējuši savus, var teikt, tos pārbūves gabalus, mēģinot iegūt šīs novecojušās zvaigznes, un, izskatās, ka uz šī paša grābekļa ir arī Nashville zināmā mērā uzkāpus, lai gan
pirms sezonas tā nelikās. Pirms sezonas arī, bija skaidrs, ka nebūs kausa pretendenti visticamāk Nashville, ja, bet es domāju, ka maz cilvēki teikt, ka sezonas apmēram vidū Nashville būtu pēdējā vietā līgā. Tas ir diezgan briesmīgi. Ja mēs paskatāmies uz pagājušo sezonu, tad Nashville bija playoff komanda. Pirmajā kārtā bija ļoti spraiga cīņa ar Vancouveras Canucks. Un pagājušā sezonā kas trūka? Vārtu gūšana. Lejas sešinieks, 3. 4. maiņa, viss bija kārtībā. Aizsardzībā viss bija kārtībā. Viņiem tikai pievienojās vēl klāt Breidijs Šejs, kas jebkurā gadījumā var būt tikai labi. Tātad vienīgais, kas bija vajadzīgs, ir uzbrukums. Nav. It kā Stamkosam un Maršaso un visiem pārējiem tas bija jādod, bet kur tas ir palicis? Godvārds es nevarēšu pateikt. Es domāju, ka mums vajadzētu parunāt arī par citām buksējošām komandām, jo Nashville tāda nav vienīgā. Tev vienkārši ir sāpīgi par to runāt, es saprotu. Bet, pastāties uz New York Rangers. Jā, Rangeri tikko aizmainīja Capo Kako uz Sietlu. Vēl nesen aizmainīja kapteini Trūbu. Aizmainīja kapteini uz es pat neatceros. Uz Anaheims Ducks. Uz Anaheims Ducks, jā. Kas ir pavisam briesmīgs sots. Rangeri sāka sezonu tīri labi. Arī tā kā mēs jau to būtu gaidījuši. Top 4 komanda konferences fināls pagājušajā gadā. Ko lai saka? 11. vieta, 31 punkts, 31 spēlē. 11. vieta konferencē. Tas ir aiz playoff līnijas. Ja tie nebūtu Rangeri, tad es domāju, tāda panika nebūtu, bet šobrīd ar to sastāvu, kāds ir viņiem, ar labāk apmaksātāko vārtsargu Šestjorkinu vārtos un visu to blīci, kas viņiem tagad ir, viņiem būtu jābūt krietni augstāk. Bet tomēr buksē pamatīgi. Tu saki visu to blīci, bet es nezinu, tur jau arī nav tā, ka viss būtu perfekti. Aleks Lafreniers tā kā nav spēris to vēl nākamo soli, ko no viņa gaidīja pēc pagājušās sezonas, kas ir diezgan laba. Miks Zibanejāts vispār kaut kur ir pazudis. Zviedrijas pirmais centrs. Jā, īstais pirmais centrs. Es nezinu, Kris Skraiders, Vinijs Tročeks. Labi, tas tā kā normāli, viņiem viss kārtībā ir, bet es nezinu, uz to pārējo komandu tā kā skatoties, es nezinu, nav pārliecības, ka viņi kaut kā varētu dabūt atpakaļ to pagājušās sezonas sniegumu. Ja vienīgi, kā jau mēs runājām, Igors Šestjorkins un varbūt arī Jonatans Kviks, kuram pagājušā sezona bija ļoti labi, ja varētu kaut kā atgriezt to visu pareizās sliedēs, ja. Artēmijs Panārins arī šobrīd ir savainots, tā ir problēma. Jā, liekas, kad aiz Panārina un varbūt Foksa, tad nākamajam vajadzētu būt performējošiem cilvēkiem, nezinu, tur Zibanejādam, jā, vārdsargiem, tur tikpat labi, vai arī kaut kādiem vēl no kodola spēlētājiem, bet trešais labākais punktu guvējs komandā ir Vils Kuils. Bet viņam ir ļoti laba sezona, tiešām. Viņš ir spēles viņam ir ļoti laba sezona, bet tas nav trešais Rangeros. Tas nav trešais, jā. Piedod. Tā ir problēma. Un ne tikai vārtu gūšana ir problēma, ja, tas pats Kraiders nav gūs vārtus tā kā no viņa gaidīt, bet vārtsargi. Igors Šestjorkins 90,8%, piedod, tas galīgi nav 11,5 miljonu vērts spēlētājs. Tieši tā, viņam būtu jābūt labākajiem vārtsargiem līgā ar tādu līgumu, bet, kā mēs zinām, praksē tas vienmēr tā nestrādā. Nospiedoši. Jā, nospiedoši labākajiem viņam vajadzētu būt, un te šobrīd ir tā situācija, kā jau mēs
teicām, jo īpaši pēdējā mēneša laikā Rangers pavisam slikti iet, jo Artēmijs Panārins arī nedaudz ir pieklusis, sezonas sākums viņam bija fantastisks, viņš bija rezultatīvākais spēlētājs visā līgā, un tagad, es saku, tas arī ir ļoti slikti, bet, jā, ja mēs runājam par vienu Ņujorkas štata komandu, mēs varam parunāt arī par vēl citu Ņujorkas štata komandu kaut kur nedaudz vairāk uz ziemeļiem, un tas ir Buffalo pilsētas Sabres, bijušā Zemgus Girgensona komanda, no kurienes viņš par laimi ir ticis prom. Ko mēs par to varam teikt, kungi? 11 zaudējumi pēc kārtas, tas jau ir, es nezinu, tradicionāli vai kā? Jā, viena no labākajām komandām oktobrī, un tad, kad beidzas oktobris un novembris, tad kaut kas noiet pamatīgi greizi. Tāds ir bijis katru gadu jau vismaz 3-4 gadus tā izteikti. Es nezinu, cik treidus viņiem būtu jāveic, lai salabotu šo komandu, bet es domāju, ka problēma nav spēlētājus, jo mēs esam redzējuši Aikels, Reinhārds, Jeffs Skinners, piemēram, arī viņš ir ļoti kvalitatīvs hokejs, kurš tagad Edmontonā labi spēlē. Viņi ir citu lonu, bet tie spēlētāji nav slikti, kas spēlē Buffalo, bet man liekas, viņi netiek pareizi izmantot un nedabūna tādu iespēju, kādai viņi ir piemēroti. Es laikam vairāk gaidītu no kaut kāda Thompsona. Es gribētu, lai viņam būtu bišķi virs punkti spēlē. Es gribētu, lai Kazens būtu, lai Dilans Kazens būtu labāks nekā viņš ir bijis. Viņam šī ir galīgi slikta sezona bijusi. Vārdsargi jau tā ir tradicionāla problēma. Rasmus Dalīns arī nav gluži punktu spēlē aizsargs, ja kā viņš ir bijis līdz šim. Džeks Kvins arī nav spērs to nākamo solīti, bet es nezinu, ko lai saka, te visa komanda ir nedaudz bišķīt mazāk punktus guvusi nekā no viņiem gaidīt. Pilnīgi viss, izņemot varbūt Jason Zucker, bet pilnīgi visa komanda ir, labi, taks. Bet, ja tā kopēji paskatās, tad visa komanda underachieve, tā bišķīt, bet tā, ka tā komanda ir tur, kur viņi ir, un pēdējās 11 spēlēs jo īpaši tas ir, kur, es pat nezinu, zaudēt 4 vārtu pārsvaru pret Colorado Avalanche, tur bija jābūt 100% uzvarai, un viņi zaudēja pamatlaikā. Man ļoti žēl vienkārši Sabres līdzjutējs. Es nezinu, vai mēs varam Thompsonam par kaut ko piesieties, jo tomēr viņš ir komandas rezultīvākais spēlētājs punktos vidēji spēlē. Viņš ir komandas labākais vārtu guvējs, un tas būtu tāpat, kā mēs pirms dažiem gadiem Aikelam piesietos. Kā jau daudzi Sabres fani arī pārmet, ka viņš ir problēma, viņš nav pietiekami labs, un viņš aizgāja uz Vegas un uzvarēja Stanley kausu. Tā kā es domāju, ka Nē, es ne par to runāju. Es saku, ka pilnīgi visai komandai ir tieši šī problēma, ka jebkurā citā vietā viņi būtu guvuši par varbūt 5 punktiem vairāk. Bet Buffalo viņi gūst pa 5 punktiem mazāk nekā viņi gūtu citur. Teiksim, vai Thompsons ir 90 punktu spēlētājs, vai viņš ir 75 punktu spēlētājs? Jo tur ir diezgan liela atšķirība. Un viņam maksā tā, it kā viņš būtu 90 punktu spēlētājs. Un viņš arī tādu lomu sev ir uzņēmies, it kā viņš būtu 90 punktu spēlētājs. Un mēs par to varam vienkārši iziet cauri pilnīgi visiem spēlētājiem. Un katrs nospēlē nedaudz sliktāk nekā vajadzētu. Un tur arī ir tā problēma. Un tāpēc arī Buffalo nekas absolūti neizdodas. Bet to, kā mēs Rangers sakarā nepieminējām to neseno traidu par Kapo, ka aizmainīts pret 2 drafta izvēlām. Jā, Borgen. Kurš ir aizsargs? Jā, tā kā aizsargs. Jā, tas ir interesants trades. Kāpēc Kapo tiek aizmainīts, man īsti nav skaidrs. Es saprotu, tas nav drafta otrās izvēles sniegums, ko viņš šobrīd parāda, bet viņš ir kvalitatīvs uzbrucējs un vai ir jēga padoties
kā saka, uz viņu talantu. Pret 3. kārtas un 5. kārtas draftu izvēli un Villu Borgenu, kurš ir labākajā gadījumā 3. pāra aizsargs. Nu, man tā nešķiet. Es saprastu, ja viņi uzbrucēji būtu dabūjuši atpakaļ tajā treidā, bet tagad viņiem ir vēl viens caurums tajā starta 12. uzbrucējos, un es pat nezinu, kā viņi to risinās. Pat starta 9. viņiem ir. 9, jā, varam tā teikt. Diezgan liels caurums. Jā, kā tiešām nav vismaz 2. kārtas izvēles vērts, ne? Arī. Tieši tā. Tas ir neliels pārsteigums, jā. Tas ir bijis riskanti, jo tagad atkal Rangeri izskatīsies ļoti slikti, ja viņam Seattle aizies tā spēle. Viņš sāks vākt punktus, lai arī Seattle ir tāda arī uz aizsardzību vairāk tendēta komanda, tāpēc tie punktiņi varbūt nenāks tik viegli, bet riskanti, man liekas, ļoti. Es domāju, ka Seattlā viss būs kārtībā. Mums jau ir viens šāds piemērs no Seattles. Viņa vārds ir Eli Tolvanens. Un Seattlā Tolvanenam izdevās tīri labi, un viņam joprojām tur izdodas. Tā kā es domāju, arī Kako turpat vien sasniegs diezgan labus rezultātus. Kāpēc savulaik Eli Tolvanens nonāca? Man liekas, ka neaizsargāto spēlētāju sarakstā waiveros viņu savāca Seattle no Nashvilles. Jā. Tā kā šī ir diezgan līdzvērtīga, man liekas, zādzība no Kraken puses. Bet Tolvanens, cik gadus viņš nespēja nostiprināties Nashvillā, un vienkārši viņš spēja varbūt tur iesākt sezonu, bišķiņu vai dažas labas spēles pēc kārtas nospēlēt, bet tā spēle viņam neaizgāja. Nebija vienkārši. Viņš tur PHL mīcījās, tāpēc es domāju, ir daudz gadu pagājuši. Labi, man prieks, ka viņam tagad iet forši. Tur bija arī Covid pa vidu. Okay, Neaizmirsīsim to. Bet es domāju, ka daudzi viņi bija norakstījuši, un tāpēc arī no faniem daudzi bija pat aizmirsuši, ka viņš eksistē. Tāpēc es nezinu, vai tā ir baigā zādzība, bet viņš vienkārši ir atradis vietu, kur viņam aizgāja spēle, kur viņš iedarās. Tas nav forslings, bet es teiktu, ka tā ir zādzība savā mērā. Mēs vēl par Seibriem kaut kas mums ir sakāms. Es domāju, daudz ko teikt par Seibriem. Ir daudz ko teikt par Seibriem. Es nezinu, ka pat Seibra līdzjutēji gribētu par Seibriem kaut ko baigi daudz runāt. Kāds ir risinājums un kad kaut kas mainīsies? Man liekas, tie ir viena no populārākajiem jautājumiem, kas interesētu Seibra faniem. Ja mums tie būtu, mēs šobrīd sādātu Office'ā Buffalo. Viens no mums sādāt Buffalo, otrs sādāt Nashvillā un trešais Ņujorkā. Un tad tāda problēma nebūtu. Bet tā mēs darītu? Mums varbūt gribētos domāt, ka atlaižot tur Kevinu Adams vai atlaižot Barry Trotz, mums viss būtu ļoti skaisti un ļoti labi, bet es nezinu, kā salabot Buffalo Sabres. Jums ir kaut kāda nojausma, kā to izdarīt, jo man nav nojausmas. Tur ir jādodas pie, man liekas, kaut kādiem voodoo doktoriem. Man liekas, ka mēs jau vieglāko risinājumu esam dzirdējuši pārdot komandu vai pārvietot uz citu pilsētu, kas es nezinu, vai tas baigi atrisinātu kaut ko, bet tas risinājums noteikti nav tik vienkārši kā aizmainīt tur kādu no līderiem vai dabūt kādu citu labu spēlētāju. Nezinu, iedos Stemkos un Maršeso, piemēram, šeju Buffalo, es domāju, ka tur tāpat nekas baigi nemainītos. Tur ir problēma jau pašā vadībā, es domāju, pašā komandas sistēmā, kā tiek spēlētāji gan draftēti, bet vairāk, es domāju, attīstīti. Un tā visa sistēma, jo mēs redzam, nāk treneri viens pēc otru, nevienam nesanāk. Un es domāju, spēlētājos arī tā problēma nav tik ļoti, kā mums gribētos domāt. Bet kā to izmainīt, tas tur tiešām, ja kāds atnāks uz Buffalo un kaut ko versijas pa labu, es domāju, viņam pieminekli uzcels pie Buffalo arēnas. Jā, pareizi tu saki, tā ir, jebkurš tradicionālais risinājums ir ņemts un ir darīts, bet nekas nav izdevies. Ja tur ir mainīti entie treneri, ir aizmainīti līderi, ir draftēti līderi, ir parakstīti līderi brīvajos aģentos, ir izpirkti sliktākie līgumi, pilnīgi viss ir darīts. Ja?
pat Zemgus Girjensonu viņi palaida prom. Tā tad ir izdarīts pilnīgi viss, ko varētu izdarīt. Bet rezultāti joprojām nav. Un pareizi tu, Valter, teici, man liekas, ka tā arī ir tā problēmas sakne. Attīstīšana un tas, ka komanda nespēja dabūt visu ārā no saviem spēlētājiem. Jo es saku, jebkura cita organizācija vairāk izspiestu. Tā ir vadības vaina, tā ir drīzāk īpašnieku vaina. Tur ir bet ar sliktu vadību, ar sliktu vadību un ar sliktiem īpašniekiem arī var uzvarēt kausus, paskatoties Čikāgs, piemēram. Bet tas ir citādāk. Viņi hokeja ziņā viņi nav slikti. Viņi ir, tur bija tās citas slikti cilvēki, viņi ir slikti cilvēki, bet viņi cilvēki, kā organizācija tīri tā, viņi prot. Pirms tam Čikāgai, teiksim tā, bija Čikāgai ļoti slikts īpašnieks, kurš nevēlējās ieguldīt naudu, kurš mēģināja izspiest katru pēdējo santīmu no līdzjutējiem, bet pēc tam, kad šis īpašnieks nomira, viņa dēls nāca vietā, jau situācija mainījās. Tā kā tur jau tā lieta, ka ja beidzot Terijs Pegula pārdos komandu, vai es nezinu, nodos kādam citam vienkārši vadīt to visu pasākumu, tad daudz kas noteikti uzlabosies, jo resursi tur netiek ieguldīti tā kā vajadzētu, un es nerunāju tikai par naudu, es runāju arī par vienkārši, tā kā, pievērst bišķīt vairāk uzmanību. Skaidrs, ka galvenais Pegulu ģimenei un visiem, kā saka, tajā Buffalo Sabres, visiem cilvēkiem, kas ir ap Buffalo Sabres, svarīgāk noteikti ir Buffalo Bills NFL komanda, kas, tomēr pelna vairāk naudas nekā Sabres. Tā ir problēma. Nedaudz labāka. Tāpēc arī tiek pievērst vairāk uzmanības. Tas tāds, ļoti bēdīga situācija. Kā tā ir, ko darīt. Bet, Buffalo vienkārši vajag konkrētas pārmaiņas visā organizācijā. Tur ir jāieved vienkārši viens cilvēks, kas pārveidos visu organizāciju, tā kā to ļoti pareizi tikko izdarīja Columbus. Un skaidrs, ka tur nekas nebūs atrisināts vienu gadu laikā, bet tas tiks izdarīts. Un tā kā savulaik Toronto paņēma, man liekas, ka tas ir pats labākais piemērs. Un visu, ko var teikt par Brandonu Shanahanu, bet viņš ienāca komandā, viņš veic konkrētas pārmaiņas, viņš atlaida pilnībā visus skautus, pilnībā visus trenerus. Lielāko daļu no vispār komandas, kā saka, darbiniekiem vienkārši atlaida. Un paņēma vietā jaunus. Pirms tam Toronto nekad netika playoffā, tagad viņi vismaz ir playoffā. Es zinu, ka Buffalo daudz līdzjutēji par to būtu ļoti, ļoti priecīgi. Jā, tādu sastāvu kā ar Buffalo, es domāju, tiešām pie citas kultūras, pie citām tradīcijām, pie citas sistēmas, šī komanda varētu tikt playoffos. Bet, man liekas, ļoti pareizi teica, ka, piemēram, ja mēs iztēlotos, ka šodien Sabres nomainītu pilnīgi visu vadību, visus īpašniekus un būtu beigās pārmaiņas, tāpat rezultāti nebūtu viena gada laikā, tie būtu vismaz 5-10 līdz uz laukuma kaut kas mainītos. Sastāvs būtu 10 gadi, Sabres līdzjutēji jau 10 gadus ir gaidījuši. Jā, mēs zinām, ka hokeja komanda var apgriezt otrādāk 2, 3, 4 gadu laikā. Ja to dara pareizi. To ir jāprot izdarīt. Jā, tieši tā ir, un Buffalo neviens neko nedara pareizi. Es ceru, ka viņi no Otavas neņem piemēru, jo Otava arī pārbūvi, rīktīgi izčakarēja. Es domāju, viņiem tur būs vēl viena pārbūvi jātais visticamāk. Bet, nepiekrīt. Es domāju, ka Andlauers dara lietas pareizi, un tagad ar finansējumu Otavā jau viss nedaudz izskatās labāk. Es domāju, ka Štuclis, Kačaka un Sanderson kodols tiks playoffā jau šogad. Ok. Ņemot vērā to, cik viņi ilgi tankoja, un cik viņiem bija daudz drafta izvēles, un to, cik daudz viņi draftēja labus spēlētājus,
Man liekas, Tas neko nenozīmē, un tu pats to ļoti labi zini. Cik ilgi Edmontonai bija pirmās drafta izvēles, cik ilgi Toronto bija pirmās drafta izvēles, cik ilgi tai un šitai komandai bija pirmās drafta izvēles. Mēs zinām, ka ja komanda neprot draftēt aiz pirmās drafta kārtas, tad absolūti nekas neizdosies. Jo ir vajadzīgi lomu spēlētāji, ir vajadzīgi trešās maņas spēlētāji, kas spēj gūt vārdus un iegūt viņus brīvajā aģentūrā, un apmainoties ir daudz grūtāk un daudz dārgāk, un tas nevienmēr ir izdarāms. Bet par to jau stāsts, ka tieši viņi nenodraftēja varbūt īstos spēlētājus, vai arī vienkārši nemācēja attīstīt pareizi tos, kuri tika nodraftēti, jo pēc tās pārbūves viņiem tur viņu sastāvam bija jābūt krietni labākam, un arī rezultātiem bija jābūt jau pilnīgi citiem. Jā. Jā, bet, ne jau visi rebuildi būs vienādi, tik labi mājas, ka ļoti daudz, kur arī kaut kādās šajās pārbūvēs ļoti daudz nospēlē arī veiksmes faktors. Es domāju, ka mēs nevaram galīgi teikt, ka Deltavas pārbūve ir izgāžusies, jo man liekas, ka tur tie pamata akmeņi ir salikti diezgan tādi pamatīgi, bet tā kā ilgtermiņā, saprot, ne visiem rebuildiem ir ne visi rebuildi beigsies ar to komandu, nezinu, tur pils par kaut dinastiju, ja tur uzvarēs 2 pēc kārtas vai kaut tādu, tā kā, ja viņiem izdosies 1, 2, 3 tādi dziļi playoffs skrējieni, tur tikpat labi teiks, ka viss tā pārbūve ir izdevusies. Tā kā šobrīd, man liekas, ka vēl ir nedaudz pārāk spriest, un man liekas, ka tā kā nākamā sezona, ja ne par šo sezonu arī, es domāju, ka Ottavai noteikti nav arī pats izgāzušākais rebuilds no visiem iespējamiem. Tik daudz piemēru ir bijuši. Tik daudz piemēru bijuši, kur ir nenormālākās izgāšanās. Es domāju, ka šeit, labi, tas viņiem notiek lēni, bet tas notiek tā ar kaut kādu tādu tomēr uzņemt kursu un diezgan saprātīgi. Līderi gūst vārtus. Viņi kaut kā no Adama Godeta 30 spēlēs ir izspieduši 13 vārtus. Battersons, ļoti labi ir iesācis sezonu. Es nezinu. Es saku, reizēm vienkārši nepaveicās, bet reizēm tu aizmaini 7. drafta izvēli uz Čikāgu par Aleksu Debrinkatu. 7. drafta izvēle, kas izrādījās Kevins Korčinskis, kurš šobrīd ļoti labi iedarētos Ottavas aizsargu kodolā, un tu aizmainīji Kevinu Korčinski pret Debrinkatu, zinot, ka Debrinkats negrib spēlēt Ottavā, un zinot, ka viņam vēl tikai 1 gads ir palicis līgumā. Tā kā, reizēm tev vienkārši nepaveicās, bet reizēm tu pieļauj muļķīgas kļūdas, kuras atskatoties pagātnē, bija skaidrs, ka nevajadzētu pieļaut. Es nevaru joprojām par Ottavu piekrist, jo, manuprāt, katrs pārbūves mērķim būtu jābūt, tu, piemēram, pavadi kaut kādus 5-6 gadus, piemēram, pārbūvējot komandu, un tam mērķim būtu jābūt tādu, nevis, lai tu varētu 2-3 tur playoffos kaut kur tik tālu, bet lai tu varētu kaut kādus, līdz 10 gadiem, varbūt ne tik labi kā Sharks agrāk Thornton un Marlo erā, bet lai tu varētu gadu no gada vienkārši cīnīties un lai tev būtu katru gadu iespēja cīnīties pa kausu. Piemēram, tāda sistēma, kā Tampa uztaisīja, kā Aizermans uztaisīja Tampā. Viņš, piemēram, mēs atceramies, kur Kučerovs tika nodraftēts. Viņš nebija tur top 10, top 20 pīks. Viņi mācīja attīstīt spēlētājus, un vēl ilgi pēc tam. Nē, tā nav veiksme. Labi, reizēm tev es piekrītu, ka tā nav veiksme. Aizermans, viņš treidoja, man liekas, kaut kādu, viņš apmainījās ar pikiem un izvēlējās Braden Pointu. Viņš zināja, ko viņš dabūs, varbūt viņš nezināja, ka Kučerovs būs tik labs, cik viņš ir, Es domāju, ka tad viņš būtu draftējis Kučerovu ar pirmo savu izvēli, ar pirmajā kārtā viņš būtu draftējis. Bet es nevaru piekrist tev par Tampu, jo Tampa ir pilnīgi cits atsevišķs gadījums. Tampa būvējās pēc 2005. Gada pēc lokauta. Viņiem bija kritums,
viņi dabūja Aizermanu, viņiem paveicās, un Aizermans 10 gadus būvēja to komandu. Viņš vairākas reizes netika playoffos, viņš lika ķieģeli uz ķieģeli, bet tas nebija tā, ka 5 gados tu izdari pilnīgi visu, un tad tev ir pamazām lineārs kāpums no 70 punktiem uz 80, uz 90, uz 95, uz 100, 110, un tad jau tu arī kāpi, ja, pirmā kārta, otrā kārta, konferences fināls, Stanley Kausa. Tā tas nenotiek NHL-ā. Tā tas vispār hokejā nenotiek. Reizēm ir tā, ka tev ir pārbūve, tev ir ilgi, un tad tu vienā sezonā uzsprāksti, un viss ir ok, tā kā tas notika Edmontonā, vai tā kā tas notika Toronto, vai arī citreiz tu pārbūvējies 1 vai 2 gadus, tā kā to izdarīja St. Louis vai New York Rangers vai citas komandas, ja? Vai tāpat Florida. Reizēm tu pārbūvējies, tu spēr solīt atpakaļ, un tad tu spēr 15 soļus uz priekšu. Kā jau Ralfs teica, katra pārbūve ir citādāka. Un nav tāda viena šablona, pēc kā būvēt komandu. Tā tas vienkārši nenotiek. Skaidrs, ka ir jāpaveicās, bet, ja mēs runājam, teiksim, ja mēs aizējam atpakaļ uz to pašu Buffalo un Ottavu un tā tālāk, ja tu nedod naudu menedžmentam, lai viņi var iegūt atbilstošus skautus, amatieru skautus šajā gadījumā tieši, tad to arī nedabūs tajā 3., 4., 5. kārtā tos labos spēlētājus. Jā, tur es varu piekrist, bet es domāju, tas rezultāts vismaz pagaidām izskatās, ka tā Ottavas pārbūve būs bijusi salīdzinoši neefektīva. Jo, man liekas, ka... Jo Andlauers ir bijis Andlauers ir bijis īpašnieks cik gadu? Es domāju, ka tur ir jādod nedaudz laika, jo šai komandai ir virsū rakstīts iepriekšējā režīma, šī ir iepriekšējā režīma komanda. Pilnībā. Šobrīd tur absolūti nekas vēl nav izmainījies, ja? Es domāju, ka tas tikai nāks ar laiku. Bet es jau nesaku, ka Andlauers ir vainīgs. Es tieši par to, par tiem gadiem, kuriem Ottava pārbūvējās, es jau par tiem runāju. Es saprotu, ka šobrīd viss tik ātri nemainīsies, bet Ottavai būtu jau jābūt playoff komandai tagad. Citā tā pārbūve diezgan sūkā. Nē, labi, mēs varam runāt par to, cik spējīgi pārbūve taisīja Piers Dorions un cik daudz atkal viņam deva resursus Eugēns Melniks savulaik. Ja? Nedeva jau daudz. Tāpēc es saku, nevar, teiksim, tādus resursus, kā pārbūvēja deva savulaik Toronto, kad tu atlaidi pilnīgi visus un paņem atkal vietā pilnīgi visus, tu iedod 5 miljonus Maikam Babcockam, lai viņš nāk trenēt pie tevis un viss pārējais, ja. Teiksim, tas pats stāsts par Ottavu šajā starpsezonā. Toronto ieguva Craigu Berube, vai ne? Tāpēc, ka Toronto piebrauc klāt viņam pie mājas ar kraus mašīnu, kurā bija nauda iekšā, pilna, vai ne? Ottavu to nespēja darīt, un tāpēc viņi dabū Vancouveras izmesto Travis Greenu. Tā tas notiek. Ok, un ar to tu centies pateikt, ko tieši? Lai saprotu, ka katra pārbūve un katra situācija ir pilnīgi citādāka, un mēs nevaram sodīt tās komandas vadību un visu un spēlētājus par to, pie kā ir vainīgi īpašnieki, vai pie tā, kur ir vainīgi apstākļi, vai pat tīri vienkārši veiksme. Uz spēlētājus es noteikti nesodu. Tā jau nav viņu vaina. Tā vienkārši ir vadība, kura nav spējusi attīstīt šos spēlētājus pietiekami labi. Jā, bet ir vadība un ir vadība. Par kuru vadību mēs runājam? Principā par abām, bet vairāk jau par to augsto vadību, kas, kā jau tu teici, nosaka šos resursus, lai katrai komandai būtu tur šitie draftu skauti un analītikas departaments un visi
tie spēlētāju attīstības. Par to mēs vispār varam nerunāt. Jo nē, nu, es atceros, bija kaut kur stāsts, es šajā vasarā klausījos podcastu, man liekas, Rachel Dorī par šo runāja, ka Otavā Pierre Dorion laikā bija 3 pilna laika, tā kā pastāvīgi skauti. 3. Nu, tad tā arī, laikam, ir atbilde, kāpēc tā pārbūve tik ļoti sulkājusi. Es saprotu, ka varbūt nav objektīvi visas pārbūves vērtēt vienādi, bet es domāju, mēs kā fani, un konkrēti Otavas fani arī varbūt gaidīja vairāk. Jo, ja tev ir tie ilgie gadi jāatsevišķi, tad... Otavas fani gaidīja... Nu, viņiem bija uz ko cerēt, ja viņiem bija augstās drafta izvēles, bet tad atkal viņi aizmainīja drafta izvēles pret ko viņi tur aizmēja, pret Metu Dušeinu, ja, kurš pavadīja Otavā pusotru sezonu un tika aizmainīts prom. Bet, nu, jebkurā gadījumā Otavā ir daudz kas noticis pēdējā laikā, jā. Ok, mēs baigi daudz par to negatīvo. Es domāju, ka mēs esam cik ar 4 komandām sāk runāt, kuras nesasniedz mūsu kaut kādas vai kaut kādas ģenerālās ekspektācijas, bet parunāsim varbūt par kaut ko, kas pārsniedz mūsu ekspektācijas. Vai es drīkstu? Es drīkstu. Toronto ir 1. vietā Atlantijas divīzijā, un mēs par to vēl neesam parunājuši. Es gribu atgādināt, varbūt, ka pirms sezonas, kad tu kā Ārlija gribēji Toronto norakstīt, es to gribēju atgādināt, ka viss ir... Nu, tā bija, taču mēs... man tagad vienīgi jādomā, vai mēs šo podcastu palaidām, vai tas bija tas, kur bija tehniskas problēmas. Jo mums bija tā saruna, un es teicu, ka, ka nav jēga vēl varbūt norakstīt Toronto, jo ir daudz izmaiņas bijušas, un sezona vēl nav pat sākusies. Man liekas, ka tas, ko es teicu, ir Toronto joprojām nav uzbrukuma, jo viņiem ir tieši tāds pats uzbrukuma sastāvs, kāds bija pagājušo gadu, ja noņem Tyler Bertuzzi un pieliek klāt Maksu Pacioretty, kas ir principā tas pats uzbrukuma sastāvs. un ja tā paskatās, tad starp vadošajām komandām austrumos šobrīd top 7. Mazāk vārtu guvuši ir tikai Bostonas Bruins, bet viņi arī ir ielaiduši vismazāk vārtus, tā kā tas arī ir pavisam interesants pavērsiens. Tas ir tāds Krega Berube efekts, laikam tā. Jā. Es domāju, ka Toronto būs laba aizsardzība un slikts uzbrukums. Viņiem, vai ne, tas ir kaut kas absolūti nepieredzēts. Viņiem ir 4. mazākais ielaisto vārtu skaits visā līgā, kas ir... Viņi ir beidzot atraduši 2 kompetentus vārtsargus, kas arī ir pārsteigums. Tādu lietu es vispār neesmu redzējis, kā Toronto līdzjutējs. Es esmu pārāk jauns. Viens ir tāds tik kompetents. Nesapriecājos, lūdzu, Kārli, jo es šodien lasīju, ka Mets Marejs atgriežas, un Stolārs ir savainots šobrīd, tāpēc mēs zinām, cik Vols var būt traumatisks. Stolārs būs ārā pāris nedēļas, un Vols ir pietiekami traumatisks. Abi viņi ir pietiekami traumatiski, bet tas, ka viņi ir vismaz puslīdz kompetenti, un kāda iespēja, ka visas sezonas gaitā vai ka playoffā vismaz viens no viņiem nebūs pieejams, tā kā, Piesit un tagad, kad es to saku, vai ne? Tagad, kad es tā saku, 7. spēlē pret Bostonu vārtos mēs redzēsim kaut kādu Denis Hildeby vai vēl kaut ko. Vai Metu Mareju. Kurš Toronto Šilovu. Denis Hildebijs tāds varētu arī būt, bet pilnīgi nopietni runājot, Mets Marejs šovakar sāks spēli Toronto savu pirmo kopš 23. gada, tā kā, tas tur ir... varētu būt interesanti. Viņiem spēle pret Buffalo, ja nemaldos, ne? Vai tiešām? Battle of Mid. Šobrīd, Buffalo tiešām gribētu to, kas Toronto šobrīd ir
Bet, un to bieži nevarētu teikt, bet Buffalo tiešām tā visa situācija ir ļoti slikta. Jā, šovakar Toronto spēlēs tiešām pret Buffalo? Tā, bet šonakt viņiem ir spēle vai tad? Nē, nākamajā naktī viņiem ir spēle. Naktī uz sestdienu viņiem ir spēle pret Buffalo Sabres. Un tiešām ir iespējams, ka Buffalo pāraus savu 11 zaudējumu sēriju, bet ja viņi zaudēs Metam Marejam un Toronto Maple Leafs ceļā uz 12. zaudējumu pēc kārtas, tad varbūt tas beidzot būs pietiekams iemesls, lai atlaistu ģenerālu menedžeri. Jo vai viņi tiešām atlaidīs treneri? Vai. Parasti jau pirmais, kas lido, ir treneris, un tad, ja tas nepalīdz, tad ģenerāla menedžers lido prom, jo viņš to saglābs to savu vietu. Treneris, tas izklausās pēc apstādinājums spēks satieks kā sanāk, kā izkustams objekts sastopas ar apstādinājumu spēku. Jā, tieši tā. Pēc 32 spēlēm atlaist treneri, tas būtu Buffalo stilā, teiksim tā. Labi. Par Toronto es esmu papriecājies. Es nezinu, Valteram ir jāiet priecāties par Bostonu, laikam jau tā kā nē. Ir vieta uzlabojumiem, varbūt nav tik slikti, kā es biju domājis sākumā. Viņi joprojām nedaudz tā kā underperformo tieši tā momentu realizācija, vēl varētu uzlaboties. Sveimanam arī būtu bišķiņi jāspēlē vairāk tā kā 8 miljonu vārdsargam, bet nezinu, es nejūtu baigot tādu tā kā sarūktinājumu, jo, ja netiks play-offs, ir bijuši ilgi gadi, kad viņi cīnījās pa kausu, bet arī pārbūvē, man liekas, ka Bostona netaisās iet. Man tāda aizdoma. Mums ir trāš. Uzbrukums ir trāš, jā. Tur vainīgs Elijas Lindholms un tā tālāk. Man ļoti patīk Atlantijas divīzija vispār. Toronto ir vienīgais labais gads, vislabākais gads pēdējos, es nezinu cik, 10 gados. Un, ja mēs tagad skatāmies pēdējās 10 spēlēs, Ottavai ir 7 uzvaras, Tampa Bayai ir 7 uzvaras, Bostonai ir 7 uzvaras, Floridai ir 7 uzvaras un arī Toronto ir 7 uzvaras. Jā. Un tad ir Monreāla, un tad ir Detroita, un tad ir Buffalo. Jā, Detroita ir Detroita. Tur viņi laikam savā 11. vietā paliks vēl ļoti ilgi. Monreāla, vai mēs varam parunāt par Patriku Lainu? Jo es gribu parunāt par Patriku Lainu. Es domāju, tu esi ļoti ilgi gaidījis, lai par Lainu runātu. Tu esi pelnījis šobrīd parunāt par viņu. Kā nenormāla sagadīšanās, bet tieši pirms pāris nedēļas vai divām populārā video spēle Fortnite iznāca jauns updates un tā atgriezās pie vecā, ļoti tā kā liela ažiotāža izraisīja tas, ka tā kā Fortnite atgriežas pie vecās formulas, kas viņiem nodrošināja tik lielu popularitāti agrāk, un jā, kāda sagadīšanās Patriks Laina ir sācis spēlēt. Šausmas. Bet, ja mēs atceramies, tad problēma bija tā, ka Patriks Lainis spēlēja Fortnite, nevis, kad viņš nespēlēja Fortnite. Bet tagad viņš ir priecīgs par to, ka viņš var atkal spēlēt Fortnite. Tāpēc tagad ir tā augšupējošā līga. Un tad vienkārši vienā brīdī sāksies lejupējošā, tad, kad Fortnite būs pārāk daudz. Kā jau Patrikam Lainam reizēm gadās, jā. Bet 6 vārti 7 spēlēs. Tas ir ļoti labi. Tradicionālais -5. Tas ir Patriks Laina. Visi vārti vairākumā, protams. Spēlēt. Jep. Visi vārti tieši tā vairākumā. Nē, labi. Ko lai saka? Bet Monreāla vispār tāds ļoti, ļoti liels vilšanās stāsts šajā sezonā ir. Jo, no vienas puses ir Lanes Hudsons, kurš aizvada tīri labu sezonu, Niks Suzuki aizvada sezonu,
un tad ir visi jaunie spēlētāji, no kuriem, izņemot Lane Hudsonu, visi jaunie spēlētāji, no kuriem gaida rezultāti, no kuriem gaida vēl vienu soli uz priekšu. Jā, šausmas. Slavkovskis, Ņūhuks, Daks. Tur ir tāds ļoti, ļoti skarbs rezultāts no viņiem šobrīd. Es domāju, ka Monreāls fani varbūt nav tik ļoti vīlušies, ņemot vērā to, ka hokejs ir ļoti skatāms uz abām pusēm. Jau tā kā es iedomājos, cik Monreāls fani ir haipā vienkārši pēc spēles, kur Hudsons ir -4, bet viņš uztaisīs smuku dīku uz zilās līnijas. Tā kā tas ir tīri Monreāls stilā. Ej tu nost! Cik daudz klipus es šo sezonu esmu skatījies, vienkārši Twitterī es esmu ieraudzījis kaut kāds Monreāls fans ierakst, paskatieties, ko izdarīja Lanes Hudsons, un tur ir 50 sekundes garš video, un video beigās rezultāts nav vārtu gūms, ka vienkārši Lanes Hudsons ir forši paslidojis veselu minūti. Monreāls fani ir tādā haipā par Hudsonu, bet, laikam jau tā arī vajadzētu būt. To 50 sekundžu laikā, cik reizes Ripa pārgāja pāri laukumam, kādus 4-5, no vienas zonas uz otru, no vienas uz otru, jo tas ir Hudsona hokejs uz abām pusēm. Tas ir Hudsona hokejs, jā. Viņš daudz apspēlē. Viņš laikam uzskata, ka ir... Viņš ir brīnišķīgs slidotājs. Man liekas, ka viņš uzskata, ka viņš ir jaunais Quins Hughes, bet viņam noteikti nav tādas divvirziena spējas kā Quinam Hughesam. Pagaidām noteikti nav. Bet man ļoti patīk, jā, tiešām viņš uzbrukuma zonā ir ļoti skatāms spēlētājs, un viņš tik labi māk atrast savus komandas biedrus vārtu priekšā, kā neviens cits aizsargs līgā nemāk. Tā kā jau šobrīd, un viņam ir pirmā sezona tikai. Es domāju, viņam būs ļoti spoža nākotne. Varbūt, jā, viņš būs tāds tīrs uzbrukošais, bet ja viņš kaut nedaudz uzlabo to divvirzienu spēli, vai viņam blakus ieliek tādu izteiktu aizsardzības aizsargu, tad tas pāris būs ļoti skatāms gadiem. Tas būs jautri. Es gribētu, lai viņi atrod tādu aizsargu. Monreālā šobrīd tāda nav. Varbūt sanāks, varbūt nesanāks. Gan jau ar laiku Hudsons uzlabos savu spēli aizsardzībā, jo, ja mēs atceramies, tad lielai daļai tādu uzbrukošā tipa aizsargu tā ir problēma, tad, kad viņi sāk NHL savus gaitas. Tā kā es domāju, ka Hudsons arī noteikti uzlabos savu sniegumu un kaut kādā brīdī kļūs par nedaudz tādu veiksmīgāku divvirzienu aizsargu. Jo, kaut vai, ja mēs paskatāmies uz Edmontonu un Evanu Bušāru, mēs jau iepriekš runājam par to, cik sūdīgs viņš ir aizsardzībā, bet vairs viņš nav tik sūdīgs. Viņš jau var tā kā spēlēt vienādos sastāvos. Nav tā, ka viņi tikai vairākumā var laist uz ledus. Kad tā ir bijis, ka viņi tikai vairākumā var laist uz ledus? Nerunājot par kādu atsevišķu spēli. Beidz, viņš nebija tik labs aizsardzībā savus karjeras sākumā. Tā kā viņš tikko ienāca NHL? Tu par to? Loģiski. Protams, es saku, ka tā ir tāda vispārēja jaunu aizsargu problēma. Un arī uzbrucēji, bet aizsargiem, kuriem vairāk ir. Aizsargiem tas ir vairāk pamanāmāk. Bet tā īstenībā tā aizsardzības puse nav tikai Hudsona problēma. Es pieminēju Kirby Daku. Viņam ir briesmīga sezona. Labi skaidrs, viņš pagājušo sezonu izlaida krustenisko saišu plīsumu dēļ. Tas galīgi nav tas, ko no viņa gaidīja. Tas pats Aleksis Ņūhuks, viņam ir tāda ļoti slikta sezona šobrīd. Tā kā Slavkovskis arī parasti tā kā sezonas otrajā pusē viņam nedaudz labāk aiziet. Es arī gaidu, ka viņam sezonas otrā puse būs nedaudz labāk, jo īpaši vārtu gūšanas ziņā, bet tas, kā viņš ir iesācis, šādu Monreālu galīgi netiks uz priekšu. Es domāju, viņiem gan Hudsons vēl augs un augs, Slavkovskis vēl augs, un tur ir vieta tomēr potenciāli, un viņš tomēr vairāk tāds spēka uzbrucējs liekas pagaidām, bet
Es domāju, pa Slavkovski nav ko pagaidām uztraukties. Nē, es arī domāju, ka nav. Vai varētu būt tā, ka tas pāris, par ko mēs tur runājām, vai tas būs Hudsons Reinbachers? Es teikšu godīgi par Reinbacheru baigi. Nezinu īsti, kāds viņš stila ziņā ir, bet ja viņam aiziet spēle... Vairāk divvirzienu nekā uzbrukošais. Ja viņš pieņem to lomu, ka viņam vairāk ir jāsadz aizsardzībā, tad jā, ja Monreāli mācēs viņu pareizi attīstīt, tad kāpēc gan ne? Jā, te mēs atkal arī ieskrienam tajā bieži redzamajā problēmā. Jā. Ja mācēs, ja izdosies. Tā ir neatņemama sastāvdaļa tomēr. Ko mēs vispār no Lainas gaidām? Kāda būs viņam sezona? Jo iesācis viņš ir ļoti labi, bet kas būs tālāk? 30 goli un mīnus 30. Jā, godīgi sakot, jā. Viņš jau ir diezgan tālu tajā ceļā uz 30 goliem, bet... Cik viņš spēles nospēlējis? Kaut kāds 6? 7. Okay, tas ir ļoti 6 goli 7 spēlēs. Es saku, 30 goli ir ļoti iespējams. Es to vēlos redzēt, jo man viņš ir fantasy. Bet tas ko es īpaši gribētu redzēt no Lainas, ir pietiekami labs sniegums, lai viņš nebūtu apkaunojums savai izlasēji 4 nāciju kausā. Un Monreālā jau neviens tos mīnusiņus vairāk šo sezonu arī nepamanīs, jo mīnusiņi ir pilnīgi visiem, izņemot Suzuki. Un tur laikam arī neko citu nevajag teikt. Jā, es arī ceru, ka viņš 30 vārti ir daudz, ņemot vērā to, ka arī viņam tā veselība ir traumatisms. Un sezona jau diezgan jau tālu ir jau aizgājusi. Bet, ja viņam tas sanāks, tad malacis visu cieņu. Cerams, ka būs vēl daudz hetriki, daudz vārti. 3 vārtu spēles, laikam, Fortnite terminos būtu Battle Royale, ja? Pareizi. Cerams, ka Lainam būs daudz Battle Royale un visi šitie zvēri. Bet, jā, runājot par vārtiem, vārtu rekordiem, es domāju, ka vienam lielam Battle Royale tuvu ir viens liels Battle atbalstītājs. Šis bija labs, jā. Es īsi pēc Ovečkina traumas, es nezinu, mēs viņu drīkstam teikt, vai jums jācenzē atkal, vai cilvēki dusmosies, ka mēs... Kas tu pīkstuļs liks? Saucam par aitiņu. Aitiņu, jā, es īsi pēc aitiņa traumas tikai atcerējos par to lietu, ka viņš minēja, ka viņš taisās to rekordu uztaisīt, pārspēt Greska rekordu, un tad tīties uz to līgu, kuru mēs nedrīkstam pieminēt, ja? Bet tagad es tā domāju, bija jau... Lai viņš tinās. Bet bija doma, ka viņš varētu tīri pēc tā tempa, kāds viņam bija uzņemts sezonas sākumā, ka šo sezonu to rekordu salauzt, bet tagad varētu būt, ka sanāk, ka viņam tā nākamā sezona vēl būs jāspēlē, ne? Jo varbūt, ka viņš nepaspēs. Ja tā trauma nebūtu bijusi, viņš varētu vēl paspēt to izdarīt šo sezonu. Es domāju, ka cik viņam tur ir palikuši tie vārti 20, bišķi pār 20. Tuvāk 30 nekā 20, vai ne? 26, 25, kaut kā tā. Mums jau te baigās ceremonijas ir ieplānotas. Es kaut ko dzirdēju, ka tur spēle tiks, kad rekords tiks lausts, tad spēle tiks apturēta un tā kā visi tur būs ceremonija spēles vidū. Tā kā spēle tiks apturēta. Ko tu stāst? Bija kaut kas tāds, vai Batmans to teica? Jācer, ka tas būs overtime vinners. Jā, Ovečkinam šobrīd ir 868. Greckim bija 894. Šo sezonu vēl nebūs. Nebūs, bet īstenībā viņam tāpat līgums ir uz nākamo sezonu, tā kā viņam ir līgums uz nākamo sezonu, bet mēs zinām, ka Krievs tas nekad nav atturējis, ja mēs paskatāmies uz to pašu Iļu Kovaļčuku, kurš cik 12 sezonas nogriez no savu līgumu ar New Jersey Devils, lai aiztītos uz Sankt Pēterburgu, un
tad viņš uz ceļiem rāpoja atpakaļ, knapi kaut kā tika Losandželosā pie 6 miljonu līguma, un beigās viņam nekas arī nesanāca. Es domāju, to var ļoti labi saprast. Katram bērnam, kas uzaudzis Ņūdžersijā, ir sapnis izaugt par KHL hokejistu un spēlēt Sanktpēterburgā. Kovačs var pilnībā saprast. Katram bērnam Ņūdžersijā sapnis ir kļūt par daļu no vietējās pilsētas atkrituma izvešanas koncerna, bet vai arī kļūt par dronu operatoru. Vēl labāk. Kovaļčuks, jā, sapņu piepildītājs. Par to pašu Ovečkinu vēl parunājot, tas neizbēgam notiks. Man nav nejausmas, ko darīt, tad, kad tas notiks. Baigi jau priecāties negribās. Es arī nepriecāšos īsti, bet, teiksim jau kā ir, tas ir tāds vēsturisks notikums. Tas būs iespējīgi, jā, tomēr. Lai ko mums gribētos teikt, bet katru dienu šādi rekordi netiek lausti. Jā, lai kā mums nepatīk Ovečkins, un mums ļoti nepatīk Ovečkins, NHL gūto vārtu rekords, visu laiku gūto vārtu rekords nav pārspēts kopš 80. gadiem vai 90. gadu sākumu, kad Greckis pārspēja to Gordiju Howe rekordu. 90. sākumā, man liekas, viņš Losandželosā jau spēlē. Jā, tā kā tas tiešām tāds vienreiz paudzē gadījums. Jā, mēs varam vienīgi cerēt, ka kaut kad nākotnē tāds Matthews vai Bedārds vai es nezinu vienalga, kurš pārspēs to rekordu. Drīzāk Matthews. Ko var teikt. Drīzāk Matthews, jā. Matthews ir tajā ātrumā? Matthews ir, man liekas, pārāk traumatisks, lai viņš varētu pārspēt to rekordu. Jā, bet jā, viņam tas temps ir diezgan līdzīgs. Jā. Nē, par Matthews viņam ir 378 vārti, 585 spēlēs. Tīri teorētiski, jā, tas ir iespējams, ka viņš tiks līdz tiem, cik tur vajadzēs, 900 vārtus vismaz, lai pārspētu Ovečkinu. Es nezinu, grūti pateikt, viņam jau ir 27 gadi. Nezinu, vai tas notiks. Ja mēs varam parunāt par Kolorādo. Man patīk Kolorādo tas, ko viņi ir izdarījuši ar saviem vārtsargiem. Mackenzijs Blackwoods ir, man liekas, viens no viszemāk novērtētajiem vārtsargiem pēdējos, 3-4 gados visā līgā. Tas, ko viņš paveicis San Jose, tas jau ir tāds nopietns pieteikums uz tādu soli augšup, kas noteikti ir Kolorādo. Pirms tam Ņūdžersijā viņš bija negluži labākajā pozīcijā un traumas tur traucēja un viss pārējais, bet viņš joprojām ir tīri labs vārtsargs un es ceru, ka beidzot Kolorādo viņš ir atradis tādu stabilu vietu un to pašu varbūt var teikt arī par Skotu Wedgwoodu. Viņi abi tā ļoti labi ir iesākuši savus gaitas Kolorādo un vienkārši jāpriecājas par to laikam, ka viņiem izdevās atbrīvoties no Georgieva un par praktiski visu algu, ko Georgievs saņēma. Man liekas, saņem viņiem vajadzēja no Georgieva atbrīvoties, jo priekš starteru viņš nespēlēja vispār tā, kā vajadzētu. Es nezinu, kāpēc viņi Jānunenam agrāk nedēļ vairāk spēles, jo bija brīži, kur viņš pat bija labāks par Georgievu, bet viņi tur iepriekš tās spēles dalīja tur 60-20 par labu Georgievam, bet tā neierast tomēr, kad tā pilnīgi izmainīta vārtsargu brigāde, tas baigi rēti, man liekas, NHL-ā notiek. Bet interesanti, jau 3. reizi Wedgwoods un Blackwoods spēlē vienā komandā, viņi Ņūdžersijā, ja nemaldos, spēlēja kopā, un tad kaut kad sen junioros vēl. Tā kā, cerams, ka viņi ļoti pazīstam viens ar otru. Un cerams, ka viņiem tas nāks pa labu. Un visai Kolorādo arī. Es domāju, mēs tagad varam atkal viņus saukt par kausa pretendentiem, ja vārtsargiem tā spēle aiziet.
Es tā ļoti ceru. Ja Landes kaut kas atgriezīsies, ja tās traumas bišķīt pierimsies, tad jā. Par Georgievu runājot, Georgievs pirmā sezona, kad viņš ienāca Colorado, bija uzreiz pēc Stanley kausa. Tad, kad viņi zaudēja playoffā, arī viņš bija tīri ok, statistiski. Un arī 7. spēlē, man liekas, viņš ielaida tikai 2 vārtus. Abus guva Bjorkstrands, man liekas, pat ja es nemaldos, vienkārši ļoti labi nospēlēja Filips Grubauers Sietlas rindās toreiz. Bet Georgievs nebija problēma. Par problēmu viņš sāk kļūt pagājušajā sezonā. Un arī neskatoties uz to, viņš bija uzvarām bagātākais vārtsargs visā līgā. Jo viņš vienkārši spēlēja daudz, un Colorado met iekšā ļoti daudz. Bet playoffā tas vairs īsti tā nestrādāja. Un šīs sezonas sākumā viņš ir, es pat nezinu, tur tādai statistikai, pat Merzlikins nespēlēja tik slikti savās sliktākajās dienās. Pat Merzlikins. To vārdu pat, laikam, būs jāizgriež ārā. Es negribēju aizvainot Merzlikins. Es negribēju. Man ir prieks par to, cik labi Merzlikins spēlē, starp citu. Tā kā es ļoti negribēju aizvainot Merzlikinu. Es vienkārši gribēju parādīt, ka pat savās sliktākajās dienās Merzlikinam gāja labāk nekā šobrīd, nekā pirms maiņas gāja Georgievam, kas ir diezgan nopietna latiņa. Un, ko lai saka, tāda tā situācija ir. Varbūt Georgievs varēs savu karjeru atdzīvināt Sankpasē. Tur nebūs vieglāk. Viņš tur ir vairāk ņemts. Jā, tur noteikti nebūs vieglāk, un es domāju, ka viņš tur ir ņemts tikai tāpēc, ka viņš saprot to, ko viņa pārinieks Jaroslavs Askarovs viņam saka tajā mūsu austrumu kaimiņu mēlē. Nē, mums vajag pārunāt Vašingtonu. Ja kaut kas pozitīvs tomēr. Nestāstiet man, ka jūs domājat, ka Vašingtona būs augšā. Nē, bet es arī nedomāju, ka Dilans Stroms būs virs punktu spēlē. Un ka Konors McMichaels un Aleksejs Protas būs kaut kur tuvu punktam spēlē. Tā kā jūs pat esat dzirdējuši par šiem čaļiem, jo, godīgi sakot, viņi nav tādi, kas būtu tie paši pazīstamākie spēlētāji. Es zinu Alekseju Protas. Jā, un tu nezini Alekseju Protas. Aliakseju Protas. Aļaksejs. Viņš ir Baltkrievs, vai ne? Baltkrievs, jā. Viņš ir Baltkrievs, jā. Viņš ir gigantisks. Un Konors McMichaels, un viņš ir milzens, jā. Viņš ir tāds Jegors, līdzīgs Jegoram Šarangovičam īstenībā, ja tā paskatās. Kādā ziņā? Arī Baltkrievs. Tikai tāpēc? Arī Baltkrievs, Baltkrievs liels, iet uz vārtiem, gūst vārtus, tīri labs metiens. Es nezinu. Man ļoti patīk, ka viņi... abos virzienos māk spēlēt. Centrs. Jā, un vienādos sastāvos visi tevis minētie spēlētāji, McMichaels, Stroms, Protas, viņi ir bijuši ļoti labi vienādos sastāvos, kas arī ir ļoti labs rādītājs. Tas nozīmē, ka viņi nepaļaujās tikai uz vairākumu. Arī bez Ovečkina viņi ir bijuši ļoti labi. Zini, kas vēl ir bijis ļoti labs vienādos sastāvos? Vilsonu pieminēs, jā? Nē, es varu arī pieminēt Vilsonu. Vilsons, starp citu, ir viens no komandas rezultatīvākajiem spēlētājiem, un es redzu viņam vietu Kanādas izlasē, par ko mēs strīdējāmies iepriekšējā epizodē, bet es gribēju pieminēt Pierre-Luc Dubois. Nē, man arī prieks, ka viņam arī ir tīri labs sezona. Jo viņš jau nekur nejūtās kā mājās. Salīdzinoši. Bet es domāju, pagaidīsim sezonas beigas, lai redzētu, vai viņš atkal negribēs mainīt komandu. Bet šobrīd, jā, tiešām viņš spēlē labi. Tik tā, ka nebūs. Viņš spēlē... Nē, es domāju, ka labi, tagad viņam tā vārta gūšana īsti nav sanākusi. Es domāju, ka tas sezonas otrajā pusē arī mainīsies, ka viņam nāks tās ripiņas. Es domāju, ka arī Andrew Mangiapane uzlabos savu spēles sezonas gaitā. Es domāju, ka
Varbūt Rasmusam Sandīnam vēl kāds punktiņš nāks sezonas gaitā. Un es domāju, jā, tāpēc nekur šī komanda nepazudīs. Tas pats Logans Thompsons un Čārlis Lindgrens kā tandēms, tas arī ir ļoti, ļoti spēcīgs tandēms. Abi vārdsargi ķer ar labo roku, kas ir tāds ļoti neparasts variants. Tā kā es domāju, ka tur būs ļoti laba komanda arī līdz pat sezonas beigām. Es nezinu, vai viņi noturēsies tur konferences pirmajā vietā, bet Edmunds Karlsons arī pagriezis pulksteni atpakaļ nedaudz. Jā, pat ļoti viņš ir pagriezis pulksteni atpakaļ. Sezonu atpakaļ likās, ka viņš ir jau zināmā mērā norakstīts. Jā, tā ir laikam tāda, es nezinu, kā lai to saka, Spencer Carberry trenēšanas māksla. Vai māksla, jā. Meistarklase, jā, tā kā pagājušā sezonā tas bija tāds nedaudz iesildīšanās variants, un šajā sezonā jau mēs redzam pilnībā to Carberrijs var parādīt kā treneris, un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti labs pieteikums uz gada treneru balvu, uz Jack Adams balvu. Vai mēs varam Vašingtonu uzskatīt par kausa pretendentiem, vai tas būtu bišķiņ par augstu tieši šo sezonu? Es gribētu redzēt, ko visas pārējās sezonas gaitā varēs parādīt tie jaunie spēlētāji. Ja viņi noturēs līmeni, ja viņi būs sezonas beigās aptuveni 60 punktu spēlētāji, un ja Sandīns vēl tiks pie kādiem 35 punktiem, 40 varbūt, tad jā, jo es gribu redzēt, ka tie jaunie spēlētāji visas sezonas gaitā rāda to stabilo sniegumu. Jo mēs zinām, kā playoffā reizēm var gadīties, ka tie jaunie spēlētāji pazūd. Jā, bet jā, tas pats McMichaels Protas, es domāju, ka ja viņi rādīs stabilu sniegumu, un tad mēs varam arī skatīties nākotnē, ka tie būs tādi līderi vēl gadiem, tā kā, jā. Tā, vai ir kaut kas vēl, par ko jūs vēlaties parunāt, vai mēs varam noslēgt podkāstu uz Kaldera diskusiju, varbūt nelielu? Ko jūs domājat par Kaldera balvu? Kaldera diskusijas, atvainojos, kādu diskusiju? Maklīns Celebrīnī. Nav vairs diskusija? Ko? Kāds Celebrīnī? Matvejs Mičkovs. Kāpēc? Ja viņš turpinās strādāt kā pretinieku komandas vārdsargs, tad diez vai viņš dabūs balvas. Kāpēc Mičkovs? Tāpēc, ka Mičkovs Filadelfijā ir punkts spēlē. Bet Celebrīnī San Jose ir punkts spēlē. Es atvainojos, bet Filadelfijā viņam ir treneris, kurš aktīvi grib, lai viņš mazāk gūst punktus. Celebrīnī tā nav. Celebrīnī ir brīvība, Celebrīnī var spēlēt. Mičkovs ir iegrožots Filadelfijā, tā kā viņš nav iegrožots nekur citur, nevarētu būt iegrožots jebkur citur. Ok, bet vai tu centies pateikt, ka Mičkovam būtu jādabūna Kaldera balva, vai ka viņš arī reāli dabūs? Jo bieži vien tas, ko mēs domājam, nenozīmē, ka tā arī balsojums noritēs. Kā tur toreiz bija? Kurš vinnēja to balvu? Ovečkins vai Crosbys 2006. gadā? Man liekas, ka Ovečkins. Jā, man liekas, ka Crosbys. Tāpēc es domāju, man arī liekas, ka Crosbys nevinnēja Kaldera balvu. Jā, Ovečkins. Nu, redz kā. Tāpēc es nedomāju, ka tas ir ka Ziemeļamerikas kaut kāda neaizsprieduma, bet kaut kāds savējo bīdīšana, ka tur būtu kaut kāda problēma. Es domāju, ka Mičkovs ir talantīgāks par Celebrīnī. Es tā domāju. Mičkovs sevi ir parādījis. Es nezinu, man šķiet, ka Mičkovs sevi ir labāk parādījis, jo Celebrīnī viņš spēlē San Jose, viņš spēlē
tādās nedaudz ierobežotākās minūtēs, viņam treneris dod tādas labākas maiņas, viņš spēlē vairākumā, kamēr Filadelfijā Džons Tortorella vienkārši mēģina to Mičkovu, es pat nezinu, kā to paskaidrot. Viņš, klasiskā Džona Tortorellas gaļas mašīnā viņi ir iemetis, un Mičkovs to ir izturējis. Viņš pat vienreiz atstāja Mičkovu ārpus sastāvu. Jā, Tāpēc, ka Mičkovs bišķiņ ir par neko. Pa daudz atļaujās. Tur Tortorella jau stāstīja. Cik arī Mičkovs ir tos Michigan goliņus mēģinājis un nevienu nav iemetis. Un ja tas beidzās ar turnoveriem, tad tā ir tāda pavirša spēle. Vienā brīdī viņam sanāks tas Michigans goliņš. Un neaizmirsīsim, ka Celebrini arī bija savainots kādu brītiņu šīs sezonas sākumā. Tā kā es domāju, ka beigās gan varbūt vārti nē, bet punkti vairāk būs Mičkovam, un es domāju, ka tas arī būs galvenais. Neskatoties uz to, ka varbūt Celebrini aizvadīs mazāk spēles. Es domāju, ka Celebrini panāks punktos Mičkovu, bet pat arī, ja nepanāks, labi, jauniem spēlētājiem Kaldera balvā tiem punktiem vienmēr ir liela nozīme, bet es domāju, ka Celebrini ir ļoti labi savu skillsetu pārnes uz NHL jau pirmajā sezonā, pirmajās labi 22 spēlēs, ko mēs varam pagaidām spriest. Viņš ir rādījis lielisku divvirzienu spēli, viņš iemetienus uzvar jau gandrīz 50%, kas priekš pirmā gada spēlētājiem ir milzīgs rātums. Viņš uzvar ļoti daudz ripas divcīņas, kas arī priekš uzbrucējiem pirmajā gadā, priekš 18 gadnieku, tas ir milzīgs rātums. Un viņš vienādos sastāvos ļoti daudz gūs punktus. Viņiem ir 16 no 22 punktiem vienādos sastāvos, tāpēc nav arī tā, ka viņš tikai uz to vairākumu paļautos. Tāpēc es šobrīd domāju, ka Celebrini ir tā kā plauktiņu augstāk pa Mičkovu. Viņš arī ir centrs, protams, bet es nedomāju, ka tas būs tas, ka Mičkovs ir Krievs, jā. Es nedomāju, ka tāpēc varbūt viņš saņemtu mazāk balsis. Es vienkārši domāju, ka Mičkovs ir pilnīgāks spēlētājs šobrīd. Tam ir diezgan maz nozīme, bet jāņem vērā arī, ka Celebrini ir 2 gadus jaunāks. Es domāju, ka tas īsti nebūs svarīgi, jo tas nekad nav bijis svarīgi. Savulaik Artēmis Panārins arī uzvarēja Kalderu, un Konors Makdeivids, kurš izlaida pusi sezonas, starp citu, palika tikai 2. vietā. Tā kā es domāju, ka te vēl nekas nav beidzies. Es domāju, ka tad, kad Tortorella beidzot sapratīs, ka ir jādod Mičkovam vairāk par 14 minūtēm spēlē, ko pēdējās dažās spēlēs viņš... Mičkovam tās ļoti plūstoši tas laiks uz ledus ir. Viņam reizēm iedod 14 minūtes, reizēm viņam iedod 19, un tur tas kas visvairāk kretinē par Tortorellu, ka viņš... mēģina iemācīt, bet reāli viņš vienkārši soda par kaut kādiem saviem pieņēmumiem, kaut gan reāli, Mičkovam tas jaunajam spēlētājiem būdamam, tas viss izlīdzināsies, jā. Bet Tortorella mēģina to vienkārši izspiest ārā, un viņam nesanāks to izdarīt. Mičkovs ir, uzbrukošāks spēlētājs, un viņš nebūs tāds aizsardzības monstrs kā Marks Stones, un viņam to neiedzīs vienkārši ar āmuru, ja. Bet kā citādi viņam iemācīt, tur mazāk kaut kādas stulbas kļūdas, piemēram, pieļaut? Jo mazāk Mičkovs mēģinās darīt kaut kādas interesantas vai kaut kādas uzbrukošas lietas, jo mazāk viņš arī kļūdīsies. Un tas atkal nozīmēs mazāk punktus, tas atkal nozīmēs mazāk laiku uz ledus. Varbūt pie kāda cita treneri, tas nozīmē mazāk laika uz ledus, jo Džonam Tortorellam īsti vārti neinteresē. Bet kādam jau tajā Filadelfijā tos vārtus vajadzētu gūt, ne? Jā. Nav jau kas to dara. Bet, es nezinu, tu centies pateikt, ka Tortorellam tagad nevajadzētu, Es gribu teikt tikai to, ka man šķiet, ka Celebrini ir bijis ļoti labs izrāviens pēdējās dažās spēlēs. Piekrītu. Bet Mičkovs visas sezonas gaitā ir bijis stabilāks. Tāpēc, ka viņš ir bijis vesels visu sezonu. Jā, viņš ir bijis visu sezonu vesels, un es domāju, ka viņš arī nepārstās gūtos punktus. Es domāju, ka Celebrini vienkārši kaut kad februārī pazudīs,
kā tas reizēm notiek ar jauniem spēlētājiem, jo īpaši viņi pirmajās sezonās Mičkovam ir vairāk pieredzes pieaugušo hokejā, ņemot vērā, ka viņš jau no 16 gadiem ir spēlējis KHL. Viņam ir pieredze ar tādiem neaptēstiem treneriem, šajā gadījumā skatoties uz Romānu Rotenbergu. Es negribu salīdzināt, protams, Tortorellu ar Rotenbergu, bet... Nu, tu baigu komplimentu izdarīji nosautot viņu par treneru. Jā, viņš ir vairāk tāds amatieris, kurš izliekas par treneri, ja viņš ir tāds... Jā, bet jā, kā ir, tā ir, un Mičkovs savas karjeras gaitā tam visam ir gājis cauri, un viņš to visu ir pieredzējis, un es domāju, ka viņš tam visam ir ticis pāri, tīri veiksmīgi, un es domāju, ka viņš arī NHL gaļas mašīnai, un vēl jau vairāk Tortorellas gaļas mašīnai izies cauri, un otrā pusē viņš paliks kā Calder uzvarētājs. Nu, es līdz galam varbūt nesapratu, kāpēc domāju, ka tieši Celebrini kaut kādā februārī tur pazustu, ņemot vērā, ka viņš ir tāds vairāk pilnīgāks spēlētājs. Varbūt, jā, nu punktiņi kaut kādā brīdī. Es nepiekrītu, ka viņš ir... Kādā ziņā pilnīgāks spēlētājs ir Celebrini? Jo, viņš, varbūt viņš ir labāks aizsardzībā. Es par to piekrītu. Jā. Tādā ziņā viņš ir pilnīgāks spēlētājs. Bet... Šī ir viņa pirmā sezona profesionālā hokejā. Pirms tam viņš ir spēlējis tikai koledžā. Viņš nav ticis cauri tam, kam karjeras gaitā ir gājis Matvejs Mičkovs. Viņš jau ir vienā līmenī ar Mičkovu. Bet šobrīd, Es nepiekrītu. Pēc 22 spēlēm tu nevari pateikt konkrēti, ka viņš ir vienā līmenī ar Mičkovu. Šobrīd šai sarunai loģiski, ka nav jēgas. Mums ir jāgaida, kad... Es nezinu, kaut kad martā, aprīlī mēs par to varēsim runāt. Ko tad tagad par to runāt? Nu labi, es droši vien palikšu pie sava, jo es šobrīd Celebrini redzu kā augstāku, bišķi, kā varbūt meistarīgāku. Nu, es redzu, ka Matvejs Mičkovs ir meistarīgāks. Okay. Es to tā redzu. Uzbrukuma ziņā varbūt. Katrs, protams, skatās uz to ar savām acīm, un katrs redz to, ko viņš redz. Nu, es godīgi neesmu redzējis daudz Celebrini spēļu. Es vairāk esmu Mičkovu redzējis. Tas tikai tīri tāpēc, ka Celebrini ir bijis traumēts. Nu, kā ir tā ir. Varbūt, ja es uzmetīšu aci vairāk Celebrini meistarībai, es pāriešu jūsu argumentu pusē, bet šobrīd man tomēr šķiet, ka Mičkovs tas tīrais talants, kas viņam ir lielāks nekā Celebrini. Es tev ieteiktu īstenībā gan tev, gan visiem mūsu skatītājiem noteikti pievērst Celebrini vairāk uzmanības, jo viņš spēlē ļoti skatāms spēli. Es nesaku, ka Mičkovs nespēlē, bet viņš ir ļoti skatāms tiešām. Visu laiku viņš ir uz ledus, viņš aktīvi iesaistās divcīņās, viņš backcheko, viņš met, viņš piespēlē, viņš dara praktiski visu, ko tu varētu gaidīt jau pat no pieredzējušas spēlētāji. Bet viņš ir pirmo gadu tikai. Tā ir piebilde tikai. Protams, viņš nav gluži Konors Bedārds, bet, teiksim jau kā ir Matvejs Mičkovs arī, ja tu paskatītos vairāk Matveju Mičkovu, tu redzētu, ka viņš pārsteidz arī katrā maiņā. Nu, viņš, protams, var pārsteigt arī uz saviem vārtiem, bet tā jau ir cita lieta. Tu saki, ka viņš nav Bedārds, bet Celebrini tīri, ja mēs punktus salīdzinām pirmajās karjeras 20 spēlēs, tad Celebrini ir bišķiņa augstāk pagaidām. Nu, tas ir viss, ko mēs varam salīdzināt viņiem pagaidām. Celebrini arī spēlē ar Tyler Toffoli un Mikaelu Granlundu, kamēr Konoram Bedārdam tur Čikāgā bija Filips Kuraševs. Labi, būs ļoti interesanti skatīties, kas notiks tālāk ar šo Calder trofeju, kaut vai šīs diskusijas dēļ, kā izmainīsies notikumi, tad mēs sezonas beigās varēsim atgriezties, salīdzināt, varbūt, kas ir mainījies un izdarīt secinājumus. Tā ir tāda ļoti interesanta lieta, jo pēdējos gados mums nav bijis tāda divcīņa par Calderu. Man šķiet, ka pēdējā reize, kad tā bija, kad reāli nevarēja saprast, kurš tad izcīnīs to Calderu, bija Hughes pret Makāru 20. gadā. Jā, laikam tas būtu kaut kas tāds, ko mēs varētu pielīdzināt šai situācijai. Cerams, ka tā arī sezonas turpinājumā tā arī paliks, ka pēkšņi nebūs, ka vienam no viņiem tur pēkšņi
pilnībā spēle pazūda vai nedoties traumas. Vai kaut kāda trauma. Nu, jā. Jā, tieši tā. Nu, jā. Labi, mēs, man liekas, mēs esam ļoti ilgi izrunājuši. Visi jau ir iemiguši šobrīd pie ekrāniem. Jā, visi jau ir iemiguši. Nu, es pieņemu, ka mēs līdz šogad iespējams, ka vairs neredzēsimies, vismaz podkāstu ziņā ar mūsu skatītājiem. Šī varētu būt pēdējā reize šogad. Iespējams. Bet mēs noteikti nekur nepazudīsim. Būsim atpakaļ gan YouTube, gan TikTokā. Praktiski visur. Visos, jā. TikTokā noteikti vairāk nekā YouTube. Jā, tāpēc visi, kas nav piesakojuši mums TikTokā, linki būs aprakstā. Droši aiziet, piesakojiet. Tur ir nedaudz cita veida saturs, kā varbūt jūs esat pieraduši redzēt YouTube, bet noteikti ir vērts pačakot tiem, kam interesē mūsu saturs. Okay. Atvedu vārdi. Paskatieties, kā spēlē Matvejs Mičgals. Un Maklins Celebrīnī. Tā kā paldies visiem, kas skatījās. Kā spēlē Elvis Milzīgins. Jā, kurš ir ļoti labs, kvalitatīvs NHL vārdsargs. Ja es to vēl neesmu pateicis, es to vēlējos pateikt. Elvis ir labākais. Bez jokiem. Tieši tā. Amen. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka skatījāties, un tad jau tiekamies arī nākamajās reizēs. Nākamgad. Tā.